Esiet mīļi aicināti Latvijas 3. katoļu studentu dienās. Kamēr evaņģēlijs nav iemiesojies kultūrā, tikmēr tā tauta vēl nav noevaņģelizēta. Kāpēc ir vispār būtiski sanākt kopā? Kāpēc ir vajadzīga šī sadraudzība? Tādēļ, ka bez sadraudzības mēs neapliecinām evaņģēlija vēsti. Ja mēs nemīlam viens otru, neinteresējamies viens par otru, nepazīstam viens otru, vai vispār negribam piedalīties, tad kādēļ, lai šī evaņģēlija vēsts uzrunātu citus cilvēkus? Kad Dievs radīja pasauli, viņš radīja cilvēku, viņš paskatījās, sacīja,
Nav labi, ka cilvēks ir viens. Tad radīja Ievu. Pēc tam viņš paskatījās uz vienu kristieti un sacīja, nu nav labi, ka kristietis ir viens. Radīja baznīcu. Un tad viņš paskatījās uz katoļu studentiem Latvijā, Rīgā, ka nav labi, ka students ir viens. Tā iespēja arī ne tikai Rārzī vai RTI studentiem, bet arī pārējiem studentiem, kas nāk uz katoļu baznīcu, sevi sauc par katoli un vienoties priekā, ka mēs esam katoļi un studenti, un tas laiks ir īpašs katram. Tas nozīmē, ka te ir arī draugi radušies, jā? Nu, šeit ir brāļi un māsas, jā. Un tas ir brīnums, un man patīk, ka mēs esam tik vienoti. Atgriežoties pie Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, tad mums ir jāņem vērā šī evaņģēlija autora Svētā Mateja izcelsme, un kā arī vēsturiskais laiks. Franks min Amerikā gadsimtam filozofija un teoloģija tie bija augstskolās, var teikt, ka galvenie priekšmeti. Tas, kas tik raksturīgs Aristoteļa filozofijai, tas ir viengabalains pasaules skatījums, kā arī noteiktas patiesības un realitātes izpratne. Un tikai patiesais, labais un skaistais spēj nepatieso, nelabo, neglīto manī pārvērst, izdzēst, novērst, izmainīt, ja ticu, paļaujos, uzticos. Es esmu ceļā, tu esi ceļā, mēs esam ceļā pie patiesības, dzīve ir svētceļojums. Dieva vārds, kas ir dzīvs un iedarbīgs, viņš ir jauns, un kad mēs viņu pasniedzam, kad mēs par viņu runājam, kad pēc viņu dzīvojam, tas ir kaut kas tāds skaists, un tas man arī uzrunāja, no šis kontakts, ko tā varēja izsakt caur visu. Paldies! Mūsu labo darbu nopelni dievišķās atpestības dāvanas. Nopelnus mēs varam saņemt kā apsolīto mūžīgās dzīves mantojumu. Dieva priekšā cilvēkam nav nekāda nopelna. Tā kopība bija jūtama ne tikai referātos, bet arī visā tajā mūsu kopības kopumā. Tas ņēma to virsroku. Un es to izjūtu ļoti. Respektīvi, neatkarīgi no tēmas, var izvilkt laukā ļoti interesantas un tādas dziļas lietas. Tas tik šausmīgi saviņo un iepriecināja, ka es nevaru joprojām no tās sevis tikt vaļ.